Labdien visiem! Mm, Prieks ar jums šodien nedaudz aprunāties un pastāstīt, kas jauns Mīļa skola LV, un patiesībā jauna ir ļoti daudz. Varbūt, ka tie, kas ir bijuši mājaslapā, pamanījuši, ka tā ir kļuvusi nedaudz vienkāršāka, to ir nedaudz vienkāršāk atvērt uz mobilajām ierīcēm, un šobrīd netiek piedāvāti nekādi jauni semināri. Un lūk, par šo mēs visu nedaudz šodien sīkāk parunāsim. Mēģināsim sākumā paskatīties, kāpēc nav vairs semināri par rīkiem. Tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, rīku ir milzīgi daudz, un katrs rīks šobrīd praktiski spēj jebko. Jebko paveikt ar tekstu, jebko paveikt ar audio, jebko paveikt ar video, un tā tālāk. Un tā lieta ir aizgājusi tik tālu, ka mēs jau vairs nerunājam par kaut kādu mākslīgā intelekta chatbotu, un mēs pat vairs nerunājam par mākslīgā intelekta aģentu, bet mēs runājam par mākslīgā intelekta aģentu sistēmu. Un droši vien, ka pamanījāt arī to, ka kādu laiku nebija jaunu rakstu, nebija video Facebook lapā, un iemesls tam visam bija, ka es strādāju pie savas aģentu sistēmas, bet, ja mēs varētu viņu pat nosaukt par aģentu orķestri, un lai mēs saprastu, kas tas tāds ir un ko tas nozīmē Mīļa skolai, ko tas nozīmē skolām, ko tas nozīmē skolotājiem, skolēniem un pierēžas arī mazajiem uzņēmējiem. Bet sākumā mēģināsim saprast, kas tas tāds aģentu orķestris tāds ir. Tāpēc mēs nedaudz paskatīsimies vienu nelielu prezentāciju par to, un tā galvenā doma, ja mēs domājam par aģentu orķestri, tad pieļauju, ka daudziem tas saistās ar ļoti sarežģītu programmēšanu, ar ļoti sarežģītu sistēmu, un te es uzreiz gribu teikt, jā, sarežģītu sistēmu, bet tas gandrīz nemaz nav vairs saistīts ar kodēšanu un programmēšanu. Tas ir saistīts vairāk par domāšanu, un es domāju, ka šī video laikā jūs sapratīsiet, ko tas nozīmē mākslīgā intelekta aģentu orķestris. Tā, paskatīsimies, kāpēc mums prezentācija negrib iet priekš. Aizgāju. Jā, un es tagad mēģiniet iztēloties īsu orķestri, kur ir daudzi instrumenti, kur ir viens galvenais ķīģenis,
un viņš kā tās bālītes pagriez, tā viss orķestris mums dod skaistu mūziku. Ar aģentu sistēmas būvniecību ir tieši tāpat kā ar orķestri. Mums ir muzikanti, mums ir instrumenti, katrs ļoti labi zina savu instrumentu, zina savu vietu orķestrī, un viss orķestris ļoti saskaņoti reaģē uz to, ko dara diriģents. Labi, būsim tālāk. Nu, un līdz šim, ja mēs domājām par mākslīgā intelekta tādu aģentu, tā doma bija tāda, ka mums ir viens superaģents, kurš māk visu un izdarīt visu. Bet kur ir tā problēma? Tas mākslīgā intelekta aģents, kurā ir milzīgi daudz informācijas par visu kaut ko, bet viņam ir ļoti maz informācijas par tevi konkrēti. Par tevi kā skolotāju, par tevi kā skolēnu, par tevi kā mazo uzņēmumu, par tevi kā skolas ekosistēmu, par skolas vidi, par to, kā skolā notiek procesi. Un ja mēs vispār domājam par kaut kādu procesu automatizāciju, un vienalga, vai tā būtu skola, vai tas būtu mazs uzņēmums, vai tas būtu liels uzņēmums, lai kaut kādu automatizāciju varētu ieviest, mums ir smalki jāpārzina sava sfēra. Nu, paņemsim vienkārši piemēru no skolotāja viedokļa. Ja? Viņam ir konkrēta klase, konkrēti priekšmeti, konkrēti standarti, konkrēti skolēni. Katram skolēnam ir konkrētas stiprās un vājās vietas, un tur ir kaudze parametru. Un, lai jūs varētu no mākslīgā intelekta ārā dabūt tieši to, ko jums vajag, jums ir tam mākslīgiem intelektam viss tā informācija gan par jums, gan par visu, kas ar jums saistīts, jāiedod. To ir grūti izdarīt vienā chatbotā. Tādēļ ir tādi nosacīti daudzi mazi chatbotiņi, kur, piemēram, viens chatbotiņš zina visu par skolēniem, viens zina par skolotāju, viens zina par visu skolu, un viens zina ar visu skolas juridisko bāzi un kaudzi parametru. Un lai mēs kaut kādus procesus automatizētu, vai lai mēs kaut ko varētu veiksmīgi izdarīt, šī automatizācija sākās ar to, ka jūs taisiet inventarizāciju paši sev. Pirms jūs kaut ko varat sākt automatizēt, jums ir jāsaprot, kas jums ir, kas jums nav un ko jums vajag.
Un tikai tad, kad jums ir pilnīga skaidrība par sevi, mēs varam sākt domāt par šiem automātiskajiem robotiem. Tā, dosimies bišķi uz priekšu. Tā, kāpēc man poks neklaus? Aha. Nu jā, šeit jau ir parādīta tā orķestra veidošanas, kā viņa notiek, jā, ko es jau faktiski tikko izstāstīju, jā, ka katram aģentam ir sava specialitāte, skaidrs, kā aģenti savā starpā apmainās ar informāciju, kā notiek procesi, ja tiek uzdots kāds uzdevums, pie kura aģenta aiziet uzdevums vispirms, pēc tam un kas ir galā. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka ja mēs par šādu orķestri gribam domāt, tad viss sākums ir ar savu iekšējo procesu, saprašanu, identificēšanu, kas mums ir, kas mums nav, ko mēs varam automatizēt, ko mēs varam uzticēt šiem te mākslīgajiem robotiem, kur ir obligāti vajadzīga mana kā cilvēka kontrole, un tam ir tur daudz dažādi parametri. Tā pastīsimies visu tālāk. Mēs viņu pogas uztaisīt. Jā, šeit ir apkopojums tam visam, ko es teicu, ka ja mēs domājam par šo te, kaut kādu procesu efektivizāciju un automatizāciju, tad šobrīd te vairs gandrīz vispār nav runa par programmēšanu. Šeit ir pirmais un galvenais, tā ir domāšana, kas notiek ar mani personīgi, ar mani kā skolēnu, ar mani kā skolotāju, ar skolotāju kolektīvu un tā tālāk un tā projām. Tā, kas mums tālāk? Nu jā, šeit jau ir arī tas, ko es izstāstīju, ja, ka ja mums ir līdzīgi kā orķestrī, jā, katram šim te spēlētājam ir savs instruments, savi noteikumi, kā viņi spēlēt, kad jāspēlē, kad jāpaklusē un tā tālāk un tā joprojām. Iepriekšējās divas, laikam vairāk nedēļas es veidoju pats savu orķestri, automatizēju. Tā es ceru, ka es viņu, nemaz nevaru atvērt. Tā. Tas, cerams, kā atvērsies. Jā, atverās. Šī jau ir reāla aģentu sistēma, un šeit jau notiek reālais darbs ar aģentu sistēmu. Parādīšu, kādi izskatās reāli aģenti. Man to aģentu ir ļoti daudz. Piemēram, viens aģents, tas ir pats galvenais, kas pārvalda visu manu šo te hostinga sistēmu. Droši kā iespējams, ka nezinu, kas tāds ir hostinga sistēma. Tas man dos iespēju jums bez maksas izvietot
savus materiālus internetā. Bet, piemēram, es parādīšu, kāds man ir viens maziņš aģentiņš, kuru es gribu nodemonstrēt. Redziet, man to aģentu šeit ir šausmīgi daudz. Un, lai es sistēmu izveidotu, man ir jāzina, ko katrs aģents dara, kā viņš uzvedās, kā viņš sazinās ar citiem aģentiem. Es tikai lieku, man, piemēram, ir viens aģents, kurā iekšā ir pilnīgi viss saturs, kas ir iekš skola 23. Tad man te ir tādi aģenti, kas skatās un pēta cenas un man palīdzēs veidot produktus mazajiem uzņēmējiem. Tad man ir viens aģents, kurš, piemēram, seko līdzi visai Eiropas Savienības likumdošanai, lai visi mani rīki un visu, ko es daru, lai viņi nepārkāptu Eiropas Savienības regulas un es nedabūtu pa biksēm. Labi, šis viss es gribēju vienu aģentiņu jums parādīt. Lūk, man ir šāds aģentiņš latviešu gramatikas čekotājs. Paskatīsimies, kā mēģināsim šo aģentu atvērt. Ko viņš dara? Viņš visus tekstus, ko es laidīšu, pārbaudīšu, vai viņi ir uzrakstīti gramatiski pareizi. Varētu rasties jautājums, kā viņš zina, kā gramatiski pareizi rakstīt. Ko viņam parādīšu? Tā, te viņam ir tāds garš. Reku viņam vēl visādi palīgi. Tā, bet es gribēju parādīt, pēc kā viņš bauda. Kaut kur man bija, es vairs nevaru. Tā, man bija šeit. Reku viņš ir jau uztaisījis visus gramatikas likumus, visus lotījumus. Tā ideja ir, ka viņš paņēma viņš internetā atrada latviešu valodas likumus, ielika iekšā sev atmiņā un droši vien, ka daudz jau zina, ka grāfiski ir pavirši un bieži raksta ar kļūdām. Turpmāk es ļoti ceru, ka mani teksti uz āru izies pareizi. Lūk, kāds izskatās viena aģenta atmiņa, kur viņš, piemēram, pilnīgi visu zina par latviešu gramatiku. Par šo visu es varētu daudz un smalki stāstīt, bet, lai nebūtu baigi gari, es pateikšu galveno domu. Jūs tagad ieiet Mīskola mājaslapā un uziet uz sadaļu semināri. Tad šeit neviena semināru nav. Godīgi sakot, arī nebūs. Kā šobrīd darbojās Mīskola?
Jūs, nu, ir divi varianti. Jūs skaidri zināt, ko jūs gribat iemācīties. Vienalga, vai tas būtu viens atsevišķs skolotājs vai visa skola kopumā. Jūs vienkārši uzrakstiet man e-pastu šajā pašā lapā, kad, sāksim ar variantu, ka viens skolotājs uzrakstā e-pastu, ka viņš kaut ko grib apgūt. Nākamajā solī es kopā ar aģentiem sagatavoju piedāvājumu. Tur būs ļoti daudz, kas bez maksas, un būs arī bišķiņ kaut kas ar maksu. Mēs jums sūtam piedāvājumu. Jūs paskatieties piedāvājumu, izvēlieties, labojiet. Mēs noskaidrojam, ko vajag. Vai pietiek tikai ar to, ka jums aizsūta gatavas prezentācijas, interaktīvus uzdevumus un tā tālāk un tā joprojām, vai jūs gribat arī kaut kādas tiešsaistes nodarbības. Nu, pēc tam mēs jau par to cenām mēs vienojamies, jo šeit mums tagad ir pilnīgi jauna pieeja. Es pateicoties šai aģentu sistēmai, ko es veidoju, es varu nodrošināt apmācību gan skolai, gan skolotājiem pēc viņa vēlmēm un vajadzībām. Vēl ir viens variants, ka vajadzētu kaut ko apgūt, bet es nezinu ko. Atkal notiek tas pats process. Jūs sūtiet vēstuli, gribu mācīties, nezinu ko. Mēs atkal gatavojam jums piedāvājumu, mēģinām saprast informāciju par jums, kas jūs esat, ko jums vajag, kāpēc vajag. Un atkal jums, izjūt no tā, uztaisam tieši jums individuāli piedāvājumu, un tālāk jau, viss notiek pēc zināšanās. Tieši tāpat ir ar skolu. Skola grib, nezinu, ieviest kaut kādu procesu automatizāciju, vai viņi grib visus savus skolotājus apmācīt. Agrāk bija kā, skola kaut ko grib, viņa atsūta, mēs gribam semināru, un tiek gatavots seminārs visiem skolotājiem viens standarts. Šobrīd, ja jūsu skola kaut ko grib, kas notiek, pirms kaut ko sākam, es ar skolu noskaidroju visas vēlmes, visas vajadzības, izstāstu visu, kas mums ir. Mums ir ļoti, ļoti daudz šobrīd. Milzīgs piedāvājumu klāsts. Un pēc tam mēs uztaisam to semināru tā, ka mums ir kaut kādas lietas, ko mēs mācam visiem kopā. Un tad ir katrs skolas skolotājiem pilnīgi atsevišķi individuāls saturs, un pie kā viņam vēl visam ir jātiek kopā. Principā, viņa skola radikāli maina to, kā mēs mācām. Ja jums ir interesi, vienīgais, kas mums ir
jāizdara, jums ir jāatsūta ziņu mūstas interesē. Un tālāk jau jūs sazināsieties ar mani, es runāšu ar saviem digitālajiem palīgiem. Jūs uzzināt, ka man to digitālo palīgu ir daudz, un tālāk jau mēs varēsim skatīties, kas notiks. Labi, priecīgu sēdienu un līdz jūsu pirmajai saziņai.